ABC principā ietver to, ka tā ir valodas lieta, tātad tur ir stāsts par to, kā mācīties burtus un tā, bet mēs, protams, nokļuvām pie tā, ka jābūt ir sistēmai. Un tātad mēs strādājam pie tā, ka ir jāuztaisa latviskas izglītības filozofija, teorija, principi, jāizstrādā reāli materiāli, un viņi ir jāizmēģina, lai varētu izdot un ielaist apritē un tā tālāk. Tā kā šobrīd mēs strādājam pie visām šīm 3 lietām, nekas nav līdz galam vēl, mēs esam iestrādes mums ir, kuras ir precizējamas, un tieši tāpēc ir labi, ka kāds paskatās no malas un procesā pasaka, kas būtu jāpamaina, kas ir vēl jāprecizē. Tā. Tā kā tā lielā prezentācija varētu būt vasarā vai augustā. Tā. Teorijā mums pagaidām ir aizsāktas tēmas latviskas izglītības pamats, kur ir tās galvenās tēzes. Tad ir iesākts latviskas pasaules uzskats filozofisks apcerējums, kur vairāk ir šifrēti simboli, tieši tas saucamais tā ezoteriskā daļa tiek strādāta. Ja? Tas ir, man liekas, vispār mūža darbs. Un viņš tā tieši, nav, viņš, teiksim, kaut ko palīdz abeces, tā ir filozofija, bet, tas ir palīgi materiāls faktiski. Un tad ir visādi principi, vispārējie un didaktiskie vesela principu karte ir. Un tad ir mācību tematiskie plāni, tad būs jāizstrādā vēl, ir iesākts šīs tēlu sistēmas, tēlu arhetipu sistēma un metodikas materiāliem. Tā būtu tā teorētiskā daļa. Tad ir kaut kas vēl tur nāks klāt. Un šo te materiālu karti viņu var redzēt arī internetā, viņi ir publicēti. Kaut kādas domas mums te pamainās, bet tie lielie bloki pagaidām, tas, kas tiek gatavots, viņi paliek. Tas jau ir ļoti liels apjoms, un to ir jau šobrīd grūti realizēt. Iesākti viņi ir visi, bet nav pabeigts līdz galam neviens, un tāpēc šobrīd mēs ļoti centīsimies tieši šo galveno grāmatu pabeigt, tā ka viņi nobeigtā līmenī, un tad, likināt klāt visu, ko var pielikināt klāt. Tātad galvenā zīmētā abece. Ir kā grāmata, tad ir digitālās darba lapas, kā papildu materiāls, kur var pielāgot katram bērnam individuāli. Un tad ir domas par to, kā kinestētiski varētu mācīt bērniem burtus brīnišķīgie bluķīši. Tas nav īsti sports, tā ir arī integrāla kustība nodarbība ar attiecīgo atribūti. To es arī nedaudz noprezentēšu. Un tad mums ir burti virtuvē, burti materiālos, burtu plakāti, tos var redzēt, vismaz 2, viņi paredzēti kādi 8. Tad ir vesels komplekss vingro ar dainām. Tas ir domāts tā, ka tur ir gan daba, gan mūzika, gan sports, gan arī garīgā attīstība, atkal integrāli tas viss. Un dabas stāsti vienam burtam, tie ir video materiāli, burti un cipari kokos, tie ir radošie materiāli. Dabas skaņa atdarināšana, radošais materiāls, burtu stāsti, viņi šobrīd, tā burta faktiski jāzīmē otrādi šobrīd, ja. Tā.
Un zīmju zīmēšana, tas ir vesels mācību priekšmets, kurā ietilptu matemātiskie priekšstati, un kas būtu, tā kā vēlāk viņš pāraugtu kā atsevišķi priekšmets, principā matemātika, vizuālā māksla, kaut kas līdzīgs kā formu zīmēšana Valdorfu skolā. Tad par šiem materiāliem pēc tam vēl sīkāk, es tikai tā vispārīgi priekšstatu. Un atgriežoties pie teorijas, ņemot tagad to teorētisko pusi, kas ir sastrādāts, tad te ir sazīmēti principi. Ja nav definēti principi, tad ir grūti kaut ko pedagogam strādāt, tad ir jāzina, kādā veidā, kā tas tiek darīts. Ja? Un, ja mēs runājam par to, ka ir vajadzīgs kaut kāds valstī ideoloģija kaut kāda, uz kuru tad balstīt arī šos principus, kad principi nevar būt pliki bez ideoloģijas, tad, ja mums nepatīk vārds ideoloģija, mēs varam teikt pasaules uzskats vai diskurss vai kā. Pagaidām tas nosaukums faktiski šai pašai lietai ir palicis kā latviskas izglītības pamats, lai nebūtu ideoloģija vai nebūtu problēmas ar šiem konkrētajiem terminiem, ar šiem vārdiem. Bet arī šis pamats ir definēts uz faktiski 4 lapusītēm. Tur jau var redzēt, ka te ir pārsvarā definīcijas, lai mēs saprotam, ko mēs ar to saprotam, kas ir tēls, kas ir simbols, kas ir arhetips, kas ir vērtības, un kādas tās vērtības, kas ir latvietim svarīgas. Tātad, tas ir tāds neliels materiāls, kur, tā kā būtu skaidrs, kur ir tas atšķirīgais, jau esošajām visām tām metodikām. Tātad, ja paanalizē to, ko tad mēs nesam jaunu un kāpēc mēs vispār to darām, tad, protams, tas vienkāršākais ir paņemt 2 grāmatas. Tā ir pirmsskolas izglītības programma, tā zaļā, kur ir arī definēts, kādi varētu būt tie principi, kā tad jāmāca, kas jāmāca. Un otrs ir šī te Raibā pasaules sērija, kura faktiski tās Raibās pasaules sērija, viņa ir savā struktūrā, materiāli tajā kopumā diezgan līdzīgi, kā mēs to ņemam, arī ir tātad dažādi materiāli, nav tikai viena grāmata, bet viņi ir kā integrāli materiāli. Ja? Tā kā, un kur ir tā atšķirība starp to, ka pirmskolas izglītības programmās ir minēts, ka ir šī latviskā kultūra kaut kādā veidā jāiestrādā mācību procesā, bet tur tas nav neskaidri pateikts, tur ir skaidra definīcijas, tātad var interpretēt, kā grib, ko grib, un mēs redzam pēc tām grāmatiņām, kas tiek izdotas pirmskolas jomā, tad tur tā latviskā kultūra parādās tādā deformētā veidā diezgan, tāpēc mēs šeit kā galveno to atšķirību, kā faktiski neko jaunu mēs pedagoģiski metodiskā ziņā nevaram pateikt vairāk un tik labi, kā ir pateikts jau šajos nosauktajos materiālos, tad te arī runā par kopveselumu un par tādiem principiem, kas ir svarīgi tieši pedagoģijā, bet mēs tomēr sakam, ka ir tiem visiem nosauktiem principiem un tām lietām, kas šeit ir minēts, ir kaut kas virs tā visa. Un tas ir tēls. Tas ir tēls, un tā ir tēls tātad dzīvo iztēlē, un ka virs visiem jēdzieniem tomēr ir tēls. Ka mēs sapņos domājam tēlos,
mēs kaut kādu garīgo pārdzīvojumu otram cilvēkam mēģinām izstāstīt caur tēliem, jo tas ir precīzāk nekā aprakstīt ar jēdzieniem. Un tad tas mūsu tā atšķirība ir, ka mēs ļoti spēcīgu uzmanību pievēršam tieši tēliem, iztēles attīstīšanai un tātad radošai darbībai ar tēliem, caur tēliem un tā tālāk. Un ka šis kopu veselums, kas ir minēts šajās citās metodikās, ir tieši panākts tā ideja tieši caur tēlu šo kopu veselumu sajūtu radīt bērnam, norganizēt, lai viņi rodās. Nu tā, jā. Tā tad varbūt šo materiālu, viņš ir jau ielikts arī internetā, viņš ir lasāms, tātad es ātri nolasīšu tikai tās tēzes. Tēls ir svarīgākais mācību procesa organizējošais elements un kapitāls, kas īpaši aktivizē cilvēka smadzeņu labo puslodu un paver iespēju zināšanas tvert intuitīvā veidā, tā attīstot garīgo inteliģenci. Tātad tas, ko mēs šeit mēģināsim atšķirīgi darīt no visa iepriekšējā, ir tieši šī radīt šo iespēju bērnam garīgi augt, attīstīt šo garīgo inteliģenci caur latvisko kultūru. Un tas ir pilnīgi skaidrs, ka cilvēks var būt ar ļoti bagātīgām zināšanām, bet šīs zināšanas ir viņam mehānisks, ja viņš to neizjūt ar visu savu būtību. Viņš neprot to pielietot tikai kā cilvēks, kuram ir šī garīgā inteliģence. Un, ja mēs runājam par tēliem, tad tēls vienā brīdī pārtop par simbolu. Tēls, kas ir tātad redzams fiziskajā pasaulē, un bērni ar to sāk, ka to, ko viņi redz, to viņi mēģina zīmēt, to viņi mēģina attēlot, tad bērnam pieaugot, tas jau kļūst par simbolu, kurš jau simbolizē kuram ir noteikts nozīmes, un tas ir vairākos līmeņos. Un tātad lēnām bērns, izaug līdz tam, kad viņš šo tēlu arī spēja uztvert kā simbolu. Un tas ir noteiktā vecumā, tas nav pirmsskolas vecumā. Un tad ir arī tā otra puse, kā man saka, ko tad jūs ar simboliem pirmsskolā? Bet ir arī tā otra puse. Tad viens ir tas ceļš, kā no tēla izaug simbols, un viņš kļūst kā simbols veselai tautai. Un kādā veidā viņš kļūst, kad viens redz to tēlu, pieņemsim ozolu, otrs redz tēlu ozolu, jo viņš šeit ir, šajā vidē, šajā dabā. Un tad, visiem tiem individiem, kas šeit dzīvo ap to ozolu, tas ozols šķiet nozīmīgs, un līdz ar to viņi piešķir tām simbolisku nozīmi. Tā ir kaut kāda nozīme, kas visus vieno. Ozols kā simbols būtu spēks un vīrišķība, kā simbols, gudrība. Tātad vairākas nozīmes. Simbols mācību procesā palīdz izjust un izprast cilvēka un dabas apziņas daudzos līmeņus, atklāsmes un pārdzīvojumu veidā. Un te ir tā lieta, ka no tēla veidojās simbols, bet, ja simbols ir jau tautai izveidojies, tad mēs šo simbolu varam piedāvāt arī bērnam, ar viņu rotaļāties, ar viņu, operēt, manipulēt, tie nav pārāk labi vārdi. Un viņš var nesaprast to nozīmi, bet viņš ir saskāries ar šo simbolu. Jo tas ir būtisks, tā ir pieaugušā cilvēka atbildība piedāvāt šos simbolus, ar viņiem, viņus zīmēt, viņus izjust
Un tad lēnām aizaugt līdz tai nozīmē. Problēma šobrīd ir tā, ka mūsu šajā te pop kultūrā šie simboli netiek piedāvāti agrīnā vecuma bērniem. Līdz ar to viņi izaug par lielākiem, un viņiem nav sasaista ne ar šo vidi, ne ar šo kultūru, viņi ir tā kā bez saknē. Ja? Un tajos simbolos ir faktiski tautas saknes apslēptas. Ja? Un tālāk ir, man var minēt šeit arhetipi. Arhetipi ir tātad visai cilvēcei kopīgie, un ja tā skatās, viņu nav pārāk, viņi nav neaptveramā daudzumā. Neaptverams daudzums ir tēli, simboli arī tādā ziņā ir lielāks daudzums, bet arhetipi ir tie, kas ir mums eksistenciāli svarīgi. Tie ir tēvs, māte, bērns, lielā māte, mūsu ēna ir arhetips, ceļš ir kā arhetips, dzīves ceļš kā arhetips. Tātad, tas ir tas, kas ir kopīgs visām kultūrām, un caur katru kultūru tas izpaužās savādāk. Kāpēc mums ir arhetips svarīgs? Tāpēc, ka lielā mērā psiholoģija arhetipu skatās vairāk kā sociālo lomu. Tātad vienā cilvēkā var būt vairākas, viņš var būt ar vairākām lomām, jā, ar vairākām sejām, vairākām maskām. Viņš te var justies kā bērns, arī pieaudzis cilvēks, te viņš justies ļoti vīrišķīgi, sieviete vai kā otrādi. Tātad, tie ir tie arhetipi, kas mūsos ir, un ir labi viņus zināt, apzināties un tā tālāk. Tas, kas nav izdarīts šobrīd, un tas, kas būtu vēl domāšanas darbnīcās jādara, domāšanas darbnīcās, kurās ir pārsvarā psihologi, būtu jāpaskatās, kuriem šiem vispārējiem arhetipiem atbilst kuri latviskās kultūras tēli un simboli. Tas būtu, pieņemsim, mātes, ja mums ir 60 mātes, vai tur var runāt par arhetipiem, vai nevar runāt jautājums. Mums ir arī šīs vīrišķais, sievišķais animu, jeb animus, ja, arhetipi gana daudz. Viņi, piemēram, ir kazas vilka attiecībās, viņi ir lapsas vilka attiecībās, un tas ir jāpēt. Šobrīd mēs nevaram to droši apgalvot, un tas ir daudz maz zinātniski jāizstrādā. Tas ir vēl darbs priekšā. Mēs šobrīd tikai nojaušam, ka viņi šeit ir. Diemžēl psihologi Latvijā nestrādā pie tā, bet ir tādi, kas ir ieinteresējušies. Un arhetips mācību procesā palīdz aktivizēt sevis apzināšanās nepieciešamību un tapšanu par personību, kas apzinās un iemācās sadzīvot gan ar savām pozitīvajām, gan negatīvajām īpašībām un izpausmēm, kā arī apzinās savu dzimumu identitāti un sociālo lomu. Tātad, viņam ir būtiska nozīme. Tieši audzināšanā arhetipam ir būtiska nozīme. Un tas būtu gana jauki, ja mums būtu arī šis teoretiskais pamatojums, lai mēs ar to pedagogi varētu labāk strādāt tieši kultūras kontekstā. Un te man ir tālāk definīcijas, ko tad es ar ko saprotu, bet tā. Un tad mums ir svarīgs, izglītībā noteikti svarīgs tas pamats ir vērtības. Un ar tām vērtībām arī mēs esam noņēmušies, tā kā tas arī ir lauks, kas būtu vēl smalkāk jāpēt. Esam kaut ko izlikuši jau redzamās schēmās, jo nevaram savādāk strādāt, kamēr tas viss nav pateikts un nosaukts vārdā. Ja? Tā kā, un galvenās vērtības, par kurām mēs visā ābeces materiāla kontekstā runāsim, būs Dievs, daba, cilvēce, tauta, tās kultūra un valoda, ģimene, cilvēks, viņa darbs, un tātad tas būs neatņemamas sastāvdaļas. Un tagad īsi par katru. Dievs kā augstākā vērtība
individualitātes, patības, esamības vide. Un cēlonis ir mūsu mācību procesa augstākais mērķis. Šāds mērķis nav vispārējā izglītībā šobrīd. Mērķis ir kļūt sociāli noderīgam un valstiski noderīgam, bet mēs izvirzam šo mērķi saprast, kāpēc es esmu šeit atnācis, kā augstākais mērķis izglītības procesam. Ar to mēs atšķiramies no esošā. Tātad, Dieva aspekti ir caurstrāvojošais gars. Jānis kā vīrišķā pirmsākuma manifestācija, Māra kā sievišķā vieliskā, jeb matērijas manifestācija, Laima kā cēloņa sakarība, liktenis un svētlaimes manifestācija, Pērkons kā visu šo aspektu apvienotājs, kas izpaužās caur gribu. It kā šīs mitoloģiskās dievības. Mēs zinām, ka ir daudzi pētnieki ir pētījuši latviešu mītoloģiju. Es atļaujos teikt, ka, ziniet, mums nav mītoloģija. Visi šie mītiskie tēli ir mūsu psihes struktūras un sastāvdaļas. Un tas tā ir būtiska atšķirība, būtisks piegājiens. Kā paskatīties savādāk, kā saukt visus šos psiholoģijā pazīstamos terminus ar latvisko tēlu palīdzību. Tā ir tā būtiska atšķirība. Un daba kā vērtība mācību procesa ir pamats, uz kuru balstās gan audzināšanas, gan izziņas darbība. Jūtīgas attieksmes izkopšana pret dabu ir latviska bērna tapšanas par personību procesā viena no galvenajām sastāvdaļām. Tātad mēs nevaram atrauti no dabas mācīties un audzināt bērnus, jo kas no tā izaug tehnokrātisks cilvēks, kurš ir patērētājs un resursu tērētājs un nevis ekoloģisks attieksmes tāds dzīvotājs. Cilvēcei kā vērtībai latviskajā izglītībā ir latviskā bērna tapšanas pēc personību procesā ir milzīga nozīme tieši tolerants un empātijas attīstīšanā. No tie ir svešvārdu tolerants un empātija. Bez tās mēs, diemžēl, nevaram izslēgt šīs lietas, jo, mums ir krievalodīgi apkārt un citas tautas, un viņas kļūst arvien agresīvākas vai kā. Mums ar to ir jārēķinās, līdz ar to ir šī lieta jāliek klāt. Tauta, tās kultūra un valoda kā vērtība ir galvenais latviskas izglītības kods, kas tiek nodots no paudzes paudzi un kas satur sevī tēlu, simbolu, arhetipu, vērtību sistēmas, kas ir galvenās vadlīnijas mācību tematikas sistēmas un metodoloģijas izstrādē. Un ģimene kā vērtība ir viena trešdaļa no mācību un audzināšanas procesa vides. Veiksmīgs mācību un audzināšanas process nav iespējams bez ciešas sadarbības ar bērna ģimeni. Un cilvēks, viņa darbs kā vērtība ir pamatnosacījums likumiskas personīgas izaugsmei latviskas izglītības mācību procesā. Tas ir ļoti īss latviskas izglītības pamats. Vai ir jūtama tā atšķirība? Varbūt labāk ir jūtama, ka pats lasa un iedziļinās tajā. Un tad mācību un audzināšanas, šie didaktiskie principi, viņi šeit ir nosaukti. Te nav nekas tāds, ļoti atšķirīgs, kā es teicu, no šīs grāmatas, varbūt nedaudz savādāk nosaukts, ja? Tātad, ja šeit, šajā grāmatā tie principi, kas tiek ievēroti tieši pašā mācību procesā, šeit bija aktivitātes princips, veseluma un pēctecības princips, brīvās izvēles princips, pozitīva emocionālā fona princips, radošuma un variativitātes princips. Ja? Tur kaut kas tā kā
tur vienā principā varbūt ir 2 principi un tā. Tas pats jau vien ir. Kā augstākais mums ir, protams, garīgums un tikumi, kā caur šiem tēliem mums vajadzētu tomēr panākt, ka aug citi bērni ar tikumisku un garīgu ievirzi, kuri ir arī tik radoši, un te ir ielikts tāds princips kā situativitāte, jeb spēja reaģēt uz situāciju. Kas ar to ir domāts? Ar to ir domāts, ka visas dainas faktiski ir sacerētas reaģējot uz situāciju. Visi šie teksti, ko mēs šobrīd lasām, it sevišķi, apdziedāšanas dziesmas, tas ir vistiešākā situativitātes manifestācija. Bet arī, ja tu skaties uz sauli un tu spēj to pateikt skaistā dzejā, vai jautājums ir, cik šobrīd bērni to ir spējīgi šādā veidā darīt, vai viņi vispār paskatās uz sauli, ja skolotājs to nepasaka. Tad mēs esam kā tauta kaut ko pazaudējuši, un tāpēc šis princips, viņš būtu svarīgs, lai tauta to, ko tu redzi savā apkārtnē, dabā, lai tu vari tūlīt pateikt dzejā. Ja mēs runājam dzejā, tad mēs automātiski savu apziņu paceļam augstākā līmenī, faktiski, tuvāk garīgam līmenim, un mums nav vajadzība tik daudz pļāpāt, būt nesakoncentrētiem, un mēs šādā veidā arī piekopjam garīgo disciplīnu. Tā. Tad tur, protams, ir radošums un pielietojums dzīvē, ja kuras zināšanas mums ir jāspēj radoši pielietot dzīvē. Un veselums ir būtisks princips, par kuru runā jau sen, tikai šī veseluma sapratne atšķirās, un katram viņa ir savādāka. Mēs nodemonstrēsim praktiskajos materiālos, kā veselums varētu šeit izskatīties šajā abeces kontekstā. Bet tā tad ir skaidrs, ka veseluma principā ir bērnam radīt pēc iespējas veselāku priekšstatu, viengabalaināku priekšstatu par pasauli. Pasauli nav saskaldīta, ka viņa ir vesela. Izziņu rosinoša vide, ārkārtīgi svarīgs jautājums, tieši Montessori un Valdorfa pedagoģija ir pievērsušas lielu uzmanību, un tas tiešām ir ļoti svarīgi. Mīlīga vide, ar koku, dabīga vide, pēc iespējas šie materiāli, ekoloģiski un tā tālāk, un lai nebūtu nabadzība, lai bērnam ir izvēlēties, ko tas ir svarīgi. Pēctecības un gribas mērķtiecība, tātad tas ir skaidrs, ka mēs ejam no vienkāršā uz sarežģīto, un tad, kad mēs esam kaut ko apguvuši, tad mēs ejam tālāk. Ja realizē šo kopumā, realizē integrālo pieeju, kur visiem priekšmetiem ir cauri tā sasaiste, tad šo principu ir grūtāk realizēt. Mēs jau te runājām kaut kādu latviešu valodu vai matemātiku, kur matemātika pat varbūt netik ļoti latviešu valodā ir grūtāk, jo bērns kaut ko nav apguvis, viņam vajadzētu to, kad viņš ir apgūst, tad tikai iet tālāk. Ja, bet, ja ir šī integrālā pieeja, tad it kā tu esi spiests iet tālāk arī kaut ko neapgūstot. Tas ir jautājums, kā šo problemātiku risināt. Paņēmieni ir dažādi. Viņi var risināt, viņi nav nerisināt, bet tā ir problēma. Un gribas mērķtiecība. Gribas mērķtiecība latvietim, kas viņa ir? Viņa lielā mērā parādās darba tikumā, šī gribas mērķtiecība. Un kā mēs runājam, tagad ir moderni runāt, ka bērns jau tā kā pats varētu izvēlēties visu, ko viņš grib mācīties, un kas viņu interesē, un to viņš arī studē un tā tālāk, un iedziļinās. Bet es saku tā, ka vai tā ir gribu jautājums, vai tās ir vēlmes, vai tā ir vēlmi pasauli, vai tā ir gribas audzināšana, kas tas īsti ir par procesu. Es saku, ka gribu audzināt ir pateicīgāk tad, ja tu
dari lietas, kuras tu labprātīgi varbūt arī neizvēlētos darīt. Vai šajā momentā tu varbūt vēlies darīt kaut ko citu, bet tev tomēr ir pienākums izdarīt to, kas ir jāizdara. Un tas, ka šī atbildības un pienākuma sajūta trūkst, to mēs redzam pusjukušajās ģimenēs, kuras ar katru gadu pieaug, tie skatās to globālo kontekstu. Tad izglītība kaut ko var darīt šajā ziņā. Un latvietis, kā es teicu, ja viņš redz, ka nāk lietus virsū, tad viņš nesāks domāt par to, kā es jūtos, vai es iešu uz to pļauto sienu savākt vai nē. Viņš iet un viņš to dara. Viņš jūt cēloņa sekas, šīs sakarības, un tādā veidā varētu sacīt, ka tiek audzināta griba. Ja tas lops kultība ļauj, tad es vēl negulēšu stundu un negaidīšu. Es sevi tomēr sapurinu un es eju un daru šo darbu. Tad kā to principu realizēt mācību iestādē, mācību procesā, tas ir jautājums. Jo nevar bērnu atkal piespiest, nevar viņu ar varu, bet ir jāatrod pareizie paņēmieni, lai griba tiktu audzināta. Tātad, jā. Un individuālā piemērotība, tas atkal attiecās uz to, ka pedagogam, protams, ir jābūt lielam māksliniekam. Tas ir mākslinieks, viņam tikai jāizskaidro viela, bet viņam ir jāizskaidro tā, lai tas konkrētais bērns to saprast. Un ja viņš to nesaprot, tad kurš ir vainīgs, vai tas ir bērns vainīgs, vai tas ir skolotājs, kurš ir vainīgs. Un paskaidrot, pieņemsim matemātikā, kā vienu to pašu uzdevumu var izsināt 3, 2, cik dažādos veidos, lai bērns izvēlās, tad ko viņš saprot labāk, kas viņam padodās labāk. Tātad tas ir šis princips. Un ja tā faktiski ir individuālā pieeja. Ja skolotājs, kuram ir 30 bērnu klasē, tomēr ir spiests to ignorēt, tad kas notiek pēc tam? Pēc tam viss ir tikai uz leju. Ir sliktās atzīmes, līdz ar to bērns ar vienu sevi iedzen kompleksos, ka viņš principā kaut ko nesaprot, ka viņš nav piemērots, pieņemsim, vai matemātika vispār mācītos, un tā tālāk. Tā kā sākotnēji tam ir ļoti liela nozīme tieši arī pirmskolas kontekstā. Un pēdējais ir labvēlīgs emocionālais atbalsts. Tātad šeit lielā mērā arī tas saskan ar humanās pedagoģijas principiem, tātad teikt bērnam sameklēt to labo, kas viņam ir, un atrast, virzīt viņu uz to pozitīvo, no maza pozitīva veikuma virzīt uz lielāku pozitīvu veikumu, un arī iekšēji domāt labas domas par to bērnu, un sekot, lai nebūtu nerastos negatīva attieksme. Tas ir tīri iekšējā plānā un arī ārējā plānā tīri sakot. Un labvēlīga vide, protams, ir pie labvēlīgas vides principiem. Te es saku, ka vajadzētu jau principus arī skolotājiem, tieši skolotāju darbam vēl principus, un tikai mācīšanas procesam principus, bet arī visai mācību iestādēji principus, kā mācīt, tātad kā es ieju stundā, Valdorfa pedagoga sāk ar lūkšanu, kuru noskaita visi kopā, tas ir princips, vai sēžās pie galda arī ir dziesma vai lūkšana, tas arī ir princips. Tā kā šādi principi pieder pie labvēlīgas emocionālās vidas, un faktiski viņiem ir sasaisti ar šo te mācību vides organizēšanas principiem, ko es nosaucu, šie iekšējās kārtības principi, lai gan tur ir vēl vairāk, tur ir mantu sakārtošana, tur ir kārtība, kā mēs ejam un ko. Tad, ja pedagoģijā tiek princips izvirzīts, ja mēs gribam, lai bērns ievēro, tad mums ir konsekventi šis princips jāatkārto katru reizi, tas mums ir skaidrs. Un svarīgi ir šos principus izveidot tādus, kas ir draudzīgi bērniem, nevis principu pēc. Un no šīm divām, no latviskas izglītības pamatu un mācību audzināšana didaktiskiem principiem, tālāk jau tiek piemērots katram vecumposmam atbilstošie principi. Tātad mēs neprasīsim no jaunāka bērna
principiāli tādas lietas, kuras var prasīt tikai no vecākiem bērniem. Tas mums ir ļoti skaidri jānodefinē, kuram vecumposmam kādi principi ir atbilstoši, bet izejot no šiem te augstāk minētajiem principiem. Un tad ir mācību priekšmetu mācīšanas un mācīšanās principi. Tas mums arī vēl tik tālu mēs neesam nokļuvuši. Es ceru, ka Māras skola nokļūs vislielākajā ātrumā pie šiem principiem. Un arī mācību vidas organizēšanas principi. Mēs, protams, vēlētos, ka latviskas izglītības mācību videi ir jābūt latviskai. Visideālāk tā ir buļbuļķu māja ar milzīgu dārzu un kokiem apkārt un dabu, un ka skola ir faktiski mežā iekšā vai ir savs lauks, kur strādāt, un ir lopi, par kuriem rūpēties. Tā būtu latviskas skolas vide, par kuru mēs varam sapņot, un tad mēs arī sapņojam. Es ceru, ka tas realizēsies. Un šī schēma ir pamatā tam, kā tālāk varētu kārtot tieši mācību programmas un tematiskos plānus. Tātad mums ir jātiek skaidrībā par to, kādas ir ko nozīmē personības izaugsme latviskās izglītības kontekstā, un kā tas saistās ar vidi, ar sabiedrību un ar dabu. Mums ir jāizseko šīm kopsakarībām. Es nevarētu teikt, ka līdzinējās sistēmas nepievērš tam uzmanību, pievērš gan, bet, pieņemsim, pirmskolas izglītības programmā tās lietas, par kurām šeit mēs runājam, tiek definētas savādāk. Ja? Tur netiek definēts gribas princips, tur ir viņas īpašības, fiziskās īpašības, kas ietver šo te fizisko attīstību un visas motorās attīstības, ja, tad ir afektīvās īpašības. Afektīvajās īpašībās ir jūtas un emocijas. Mums tas šeit ir definēts vienkārši kā jūtas, kas ietver emocionālo pasauli. Tātad te ir jūtas kā instruments, un šeit ir eksistences plāns emocionālais. Mēs sakam, ka tās nav tikai emocijas cilvēkā, bet ka šīs emocijas ir arī dabā. Un tāpēc tas ir plāns, ja? Emocionālais plāns, tas ir dabā, un šis emocionālais līmenis ir tautai kopumā, tātad arī sabiedrībai ir emocionālais līmenis, arī sabiedrībai ir intelektuālais līmenis, un cilvēkam intelektuālais kā individam, kā personībai individuālais līmenis, un tad tas aiziet arī tālāk. Šādi neskatās, teiksim, līdzinējās sistēmas. Mēs mēģinam šo redzējumu iestrādāt tālāk arī tematiskajos plānos un tā tālāk. Tātad, kādi ir šie līmeņi? Ir fiziskais, ko mēs visi varam aptaustīt, tad ir emocionālais jūtas, intelektuālais domas un vitālais griba. Kaut kur šis vitālais tiek arī definēts kā voluntārais. Ja. Un es nedaudz pārlecu, tātad šajā pirmskolas izglītības programmā tiek iedalīts tas pats, ko mēs šeit izdalām šādi. Tur tiek iedalīts fiziskās īpašības, afektīvās īpašības, intelektuālās īpašības un sociālās īpašības. Ja? Tātad tiek atsevišķi izdalīts, kā indivīds veido attiecības ar pedagogiem, ar vienaudžiem, ar sociumu. Bet manā skatījumā tas nav tās, it kā visas ir īpašības, ja? Bet ka viņas nevar nolikt blakus, ka tas ir neadekvāti. Nevar nolikt sociālās īpašības, kas tās vispār ir sociālās īpašības jautājums. Ja? Tad mēs faktiski šo sadaļu vairāk liekam pie gribas. Ja? Tā ir
ka tā ir šis vitālais plāns un ka tas ir gribas aspekts. Tam ir ļoti liela tā kā nozīme. Bet tas nav tas pats. Attiecības un griba un vitalitāte, tas nav viens un tas pats. Tad tur ir nianses atšķirība, bet šeit man liekas ļoti loģiski. Un tad mēs esam nolikuši tā, ka šie iekšējie kvadrāti, viņi ir kopsakarībā ar fiziskajā dabā redzamajām norisēm. Tātad tur, kur cilvēkam aktivizētos šis fiziskais apziņas plāns, tur arī dabā viņš šajā brīdī viss ir saplaucis, viss ir uzziedējis, viss notiek. Un tad, kad mēs vairāk tuvojamies jau, tā kā ieejam sevī vairāk, tas ir arī daba lēnām, tā kā noriet un lēnām, kā saka, notiek iešana atkal uz nebūtību un tā. Un tad, kad mēs esam domās un sevī, arī dabā nenotiek nekādi dzīvības procesi, ir sniegs un ir sasals viss un tā. Un tas ir laiks, ka mēs ieejam arī sevī un pārdomājam to, kas mēs esam, kāpēc esam un tā tālāk. Par šo vēl konkrētāk tālāk schēmas. Un te atkal ir process, ka daba sāk ar milzīgu dzīvības spēku plaukt, un atkal dzīvības spēks izpaužās, tad mēs šeit arī šajā laikā liekam šo gribas aspektu, jo griba tā ir saistīta ar vitalitāti, un vitalitāte, tas ir dzīvības spēks. Dzīvības spēks, kurš mēģina izpaust sevi kaut kādā veidā. Cik loģiski esam sakārtojuši to, var spriest un domāt, bet tam visam pa vidu ir, faktiski tas ir skatāms no augšpuses, tas ir jāskatās kā piramīda, kā izbīdīta piramīda, un tam augšā ir šis garīgais, garīgais aspekts, garīgā apziņa, un pie tā pieder maņas, kā uztveres instruments. Un šīs maņas mēs līdzīgi kā valdorpieši dalam, ir šīs te māres maņas, ir laimes maņas, tālāk es rādīšu to schēmu. Tātad vienas ir maņas, kas uztver informāciju, un mēs šo informāciju apstrādājam, bet otras ir intuitīvās maņas, un tās dzīves maņa, tā, kas uztver kopumā uztver dzīvi. Tā, ko es vēl šeit? Un tātad mums ir svarīgs izglītības procesā šis vitucis, tur, kur ir es-sfēra, bet ir jāsaprot, ka tas viss attiecās arī, kā es iepriekš minēju, gan uz ģimeni, gan uz sabiedrību, kurā ietilpst gan tauta, gan cilvēce, gan arī uz dabu. Tas ir kopsakarībās un tas ir saistībā. Tātad, tas viss ir, tāpēc tā ir piramīda, kur visi šie aspekti strādā dažādos līmeņos. Un tātad te ir apkārt mums uzzīmēts process kā tāds, viņš ir definēts kā mācību procesa soļi. Tātad mēs ienākam mācību procesā septembrī, un tad kā mēs ejam tam visam cauri, kā tas viss notiek. Tātad te ir tie soļi definēti. Un tagad skatīsimies vēl smalkāk. Šeit ir tās lietas, ko es minēju, tātad vārti uz absolūto patiesību. Mēs sakam, ka cilvēkam izejot cauri izglītības procesam vajadzētu atklāt šo absolūto patiesību. Un šī absolūtā patiesība ir absolūti priekš visas cilvēces. Bet viņš nevar, tas cilvēks apzināties, kamēr viņš nav izgājis cauri visām šiem vārtiem, kas ir sapratis pats sevi. Kāpēc? Jo katrā cilvēkā ir šīs absolūtās patiesības esence, viņa tikai jāatrod. Un pedagoģijas uzdevums būtu nevis turēt ciet šos vārdus, bet viņus ar visām metodēm atvērt, lai bērns nokļūst pie situācijas, ka viņš pats no iekšpuses sāk
meklēt informāciju. Un pedagogs tikai to palīdz, par to jau runā gan humānie pedagogi, gan arī jau progresīvi pedagogi parastā sistēmā. Tātad ģimenei arī jāsaprot šī ģimenes jēga, jāsaprot tautas eksistences jēga un vērtības, un jāiziet tam cauri, un tas ir jāizzina, nevis vienkārši jāatmet. Un manā skatījumā nevar pārāk ātri salīdzināt vienas tautas vērtības ar otras tautas vērtībām, jo tās ir sistēmas. Viņām, protams, ir vienota šī arhetīpa, ir vienotas struktūras visām tautām, bet ir jāsaprot vispirms viena struktūra, jo šīs struktūras atšķirās ar niansēm, un šīs nianses ir tieši šie tēli. Šie tēli ar kādiem vienas un tās pašas lietas apzīmē dažādas tautas. Un tāpēc uzreiz salīdzināt, nezinot sistēmu, ir vienkārši dezorientējoši. Mēs nenokļūstam. Kamēr mēs nenokļūstam pie sistēmiska redzējuma, tikmēr mēs esam dezorientēti, un tikmēr mums šie vārti, diemžēl, paliek cieti. Un vēl lielākas grūtības rodās tad, kad mēs vienkārši noliedzam savu tautu un sakam, ka mēs esam pasaules pilsoņi. Tas draud ar psihisku nestabilitāti, tātad nav psihei stabila, teiksim, droša piesaisti pie viņai nav pēc kā orientēties, ar ko salīdzināt, viņai nav vērtību sistēma izstrādāta un tā tālāk, un līdz ar to šāds cilvēks pieņem arī nesaprātīgus lēmumus, un ja viņš ir nokļuvis valdībā un pieņem nesaprātīgus lēmumus, tad, diemžēl, tas ir bēdīgi. Tā, un cauri šiem vārtiem mēs virzamies ar informācijas palīdzību, ar uztveres sistēmas palīdzību, tātad uztverot informāciju no ārējās vides un uztverot informāciju arī no savas iekšējās vides, kas ir cauri mūsu šo intuīciju, kas ir mūsu psihes augstākā patība, struktūra. Un tā mēs virzamies uz absolūto patiesību, ka mēs esam šeit, mēs varam teikt, esam toleranti, esam iecietīgi, esam dievišķi, visus mīlam un tā tālāk, bet tas nenozīmē, ka mums ir jāatmet ne savu personību, ne savu identitāti. Mēs vienkārši esam paplašinājuši savu apziņu. Un, protams, kad šajā te augstākajā aplī nokļūst retais cilvēks, mēs sakam garīgais skolotājs, bet normāli būtu, ja pareizi organizēts mācību process, kad bērns beidz 18 gados vidusskolu, un viņš saprot, vismaz viņš nojauš savu eksistences jēgu, viņš nojauš, kāpēc pasaule eksistē un tā tālāk, bet tad var sacīt, ka viņš ir nobriedis kā personība, bet šobrīd tas tā nav. Visi runā par to, ka tam vajadzētu būt, bet tas jautājums, acīm redzot, ir tieši metodikā. Tad ar kādiem paņēmieniem var to organizēt, lai bērni sasniegtu šādu stāvokli. Esam mēģinājuši nodefinēt vērtības un garīgās materiālās. Es varbūt to nelasīšu tajā schēmā, tas ir redzams, un šīs vērtības ir vēl smalkāk jāizstrādā. Un tur varētu būt arī vēl papildus schēmas. Tātad, kur tas parādās mūsu konkrētajā materiālā? ABCs materiālā mums ir tā svarīgākā lieta pasaka. Pasaka, kura ietver šīs vērtības, viņa ietver svarīgākos personības attīstības algoritmus, un šī pasaka ietver arī dzīves uzskatus, latvieša dzīves uzskatus. Ja? Es šo pasaku laikam uzlikšu, lai rastos tā sajūta noklausīties, laikam, lai gan viņa ir 20 minūtes. Ja? Tā, un šī pasaka mums būs kā ABCs šis veseluma principa
kā to saka, fizisks iemiesojums materiālā. Viņa būs audio pasaka ar video, varbūt kaut kādiem papilnētiem materiāliem klāt. Bet tātad tur šajā pasakā ir ietverti visi tēli, kuri runā par šīm vērtībām, caur kuriem var runāt par šīm vērtībām, caur kuriem var bērns meklēt šo savu attīstību kā personību. Un tātad tas ir tēlu kopums, kurš tālāk jau atsevišķos šajos nodarbes veidos, ja mēs runājam par pirmskolu, tad tās ir nodarbes, teiksim, nodarbi veidi. Ja mēs runājam par sākuma skolu, tad tie ir mācību priekšmeti, tad šie tēli tālāk tiek apskatīti jau citos varbūt kontekstos, un viņi tiek jau apskatīti smalkāk un sīkāk. Bet tieši pasaka ir tā, kas dod sajūtu par vērtību. Sajūtu. Jo vērtības nevar iemācīt didaktiski. Iemācīt, redzi, tā ir vērtība, tu iemācies. Ja? Tad kā mācīt? Var nodot šīs vērtības tikai caur pedagogu kā personību, caur vecākiem kā personībām. Vērtība nāk no cilvēka uz cilvēku šī sajūta. Un tad nāk, laika gaitā, ja mēs runājam par bērniem, tad viņa nāk no pieaugušajiem. Šīs vērtības, ja tad bērns vēro, kādas vērtības ir manam vecākam, kādas ir skolai, tātad manam klases audzinātājam vai pedagogam. Un tad viņš aug ar šīm vērtībām līdz pubertātes vecumam, kad sākās vērtību pārvērtēšana. Kad viņš sāk pārvērtēt, vai tās vērtības, kas ir maniem vecākiem, priekš manis ir vērtības vai nav vērtības, vai tās vērtības, kas ir skolotājiem, man ir vērtības vai nav. Viņš tātad sāk šo te pirmkārt noliekšanas, otrkārt analīzes procesu un pārvērtēšanas procesu. Problēma ir tajā, ka ja šajā vecuma posmā tam bērnam jau nav parādītas būtiskākās vērtības, kas ir vistuvāk šai garīgai patībai, tad viņam nav ko pārvērtēt. Un tā ir tā mūsdienu problēma. Ka nav to vērtību, ko pārvērtēt. Vai viņam ir iedots tās svarīgākās vērtības, kas īstenībā nav vērtības, bet ir tikai instrumenti. Un tas ir vara, nauda, bauda, un tie ir instrumenti, bet nevis vērtības. Bet, diemžēl, slava kā vērtība tiek šobrīd kultivēta, jo mēs zinām, ka mēs vērtējam, kurš ir cik olimpiādēs uzvarējis un cik ir skolē kopumā sasniegumi. Tātad mēs to vērtējam kā vērtību. Īstenībā tas ir tikai līdzeklis, lai atklātu savu personību, lai viņu attīstītu, lai nokļūtu pie šīs absolūtās patiesības, pie garīgās patības, kas ir sevī. Tātad mēs ar to, ka mēs iedodam zemāku līmeņu, kad mēs šos instrumentus, kas ir vajadzīgi personības attīstībai, pasniedzam kā vērtības bērniem, tad protams, ka personība tiek dezinformēta un viņa iestrēgst un neattīstās, viņa nenobriest. Tā ir problēma, ko mēs caur šiem ABCs materiāliem, caur šo cēlu sistēmu centīsimies risināt. Tā. Tā. Un tagad tas, ko es minēju iepriekš, šeit ir redzams tas paziņojums, ka mitoloģija nav mitoloģija, ka visa mitoloģija ir mūsu psihiskas struktūras. Mums ir tikai jāapzinās un jāsaprot, kas ir kas. Un tā kā mēs esam saistīti ar dabu, un mikrokosmos atspoguļo makrokosmosu,
tad ir tā, ka senais cilvēks, to, ko viņš ir redzējis ārpusē, viņš ir sajūtas, ka tas ir arī viņam iekšpusē, bet viņš ir pielūdzis viņu ārpus sevis. Šobrīd mēs esam tādā apziņas līmenī, ka mēs sakam, mēs nebūsim pagāni, mēs nepielūksim dievības, mēs varam nepielūgt tiešām, jo mums ir ļoti attīstījusies zinātne un tā tālāk. Bet mēs varam vienkārši apzināties un saprast, ka tā ir konkrēta psihes struktūra, kas mums nodrošina to un to. Ja? Un tad skatoties tā konkrētāk, arī mūsu ābeces materiāli, te ir piemērs jau parādīts, kā varētu izskatīties arī skolotāju metodiskajos materiālos šie apziņas līmeņi, apziņas plāni, par kuriem es iepriekš stāstīju. Tātad Dievs kā šī kopveseluma iemiesotājs, kuru ir ļoti grūti definēt un nezinu, vai vajag definēt, mēs vienkārši varam teikt, ka Dievam ir šī kopveseluma atslēgas. Un katru reizi, kad mēs izjūtam kopveselumu, tad īstenībā mēs arī izjūtam Dievu. Un tas nav jāsaka vārdos, mēs izjūtam kopveselumu. Un tad, kad mums sākās domāšanas process, mēs sākam, kā to saka, apzināties, kas tad bija šajā kopveseluma izjūtā. Tā ir izjūta kopveselums. Mēs sākam analizēt, mums parādās domāšanas process. Mēs sākam analizēt, mēs sākam tātad plānot, mēs sākam strukturizēt un mēs sākam kaut ko dalīt un tā tālāk. Un manā skatījumā es varu izteikt tikai hipotēzi šobrīd, bet tie Dieva dēli, kuri ir latviešu kultūrā zināmi, manā skatījumā viņi arī iemieso šī domāšanas procesa dažādas pakāpes. Jumis emocionalitāte, sajūtas, informācijas apzināšana, tas ir svarīgs domāšanas process. Mārtiņš liederīguma izvērtēšana. Metens informācijas analīze, kritiskums mērķu noteikšana, Ulsiņš radošo ideju meklējumu rīcības plānošana, Jānis sintezēšana veselumā, īstenošana, patiesības atklāsme un rezultātu izvērtēšana. Tā ir hipotēze, tas būtu koncentrējoties jāpierāda. Es skatījos šīs Bono 6 cepures un faktiski tur ir ļoti liela saistība ar to, kas ir šeit minēts. Tātad Dieva dēls nav pats Dievs, viņš ir kā vīrišķais aspekts cilvēka psihē, saucamais anima, kas ir gan sievietē, gan vīrietī, vīrišķais aspekts. Tātad domāšanas, analizēšanas procesi. Tas ir mans piedāvājums. Austras koks mēs redzējām tieši ābeces tapšanas stadijā. Mēs sastrīdējāmies, jo es biju domājis, ka ir saules koks un austras koks, un tas ir viens un tas pats. Un Agnija saka, tu paskaties, bet tam austras kokam taču nav saknes. Nē, ir sakne viens zariņš. Viens zariņš ir, teiksim, ja. Nav saknes, ja, bet te pašā laikā ir arī saules koks kā laika koks, ja. Un par šīm saknēm, ir gana daudz dainas, ja, vara saknes, zelta zari, par tām saknēm ir dainas, kas apdzied. Un šī kontekstā man pat pašai iepatikās, ka šis austras koks ir, tas ir radošuma un gaismas aspekts manā psihiskajā, manā psihē. Tas ir tieši, teiksim, Dieva dēli ir tie, kas analizē, domā, sintezē un tā tālāk, tad šī domāšanas rezultātā veidojās kaut kāds radošais process.
Un radošais process, mēs zinām, ka šīs domas, kas jau eksistē, viņas sazarojās, un mēs redzam šeit blakus šo austras koku, nu, kā tas sazarojās. Un vai arī tīri tajā vizuālajā aspektā varētu Ligitē jautājums nolasīt šo domāšanas procesu. Kurš process ir kurš? Kurš zars ir kurš domāšanas process? Austras kokām. Jā, mājas darbs. Bet saules koks, kuram ir skaidras saknes un ir arī ir tādi grābeklīši, arī tas saules grābeklīts ir apdziedāts dainās, diezgan saules grābeklīts. Ja? Saknes uz leju, kur es sajūtu zemi, un saknes uz augšu, kur es sajūtu debesis. Tā ir cita funkcija. Jā, austras kokam šī funkcija ir pasaulē radoši eksistēt, bet saules kokam ir funkcija sajust pagātni, tagadni, sajust augšu, apakšu, sajust garīgo materiālo harmonijā. Ārējais izskats ir ļoti līdzīgs. Ir tikai saknes, ja, un arī skaidri izteikta struktūra, kas aiziet debesīs. Ja, tātad tur ir tas interesantais. Un tam ir saistība arī ar pērkonu, ar to, to centru, kur mums nāk vitalitāte. Bez vitalitātes mēs nevaram būt radoši. Tas ir skaidrs. Un atliek tikai pētīt konkrētas dainas un skatīties, kā tas parādās dainās. Uz šī plakāta, kas ir redzams, ir atrasta man konkrēta daina, kur tas ir ļoti labi. Es nevēršu vaļā, es paņemšu nolasīšu. Kalējas kala jūriņā, gaisā lēca dzirkstelītes, dieva dēli kaldināja saules meitas vainadziņu. Vai tad te ir stāsts par to procesu, kas ir dabā, te ir stāsts par procesiem, kas ir cilvēka psihē. Kalējas kala jūriņā. Kas tas ir par kalēju? Nu, tad te sanāk, redz, kur ir tā vitalitātes centrs cilvēku ķermenī. Ja? Ja man nav tāds vitāls spēks, es nevaru faktiski pakustēties, es nevaru aiziet nekur. Kalējas kala, tātad, te veidojās kaut kāds impulss. Jā. Kalējas kala jūriņā, gaisā lēca dzirkstelītes, un aiziet enerģija tālāk uz augšu, uz radošu. Un es tātad domāju, kā es radoši varu strādāt. Radošā enerģija pati par sevi nevar strādāt, viņai vajadzīga šī vitalitāte klāt, šī vitāla enerģija. Ja? Dieva dēli kaldināja, Dieva dēli, kas mums ir šeit, prāts, domāšanas process, mums notiek galvā, principā. Dieva dēli kaldināja. Tā tad ir stāsts par kaut kādu analīzi, sintēzi, par plānošanu, par mērķu nolikšanu, par prioritāšu izvirzīšanu un tā tālāk. Ja? Tātad tas nozīmē kaldināt. Saules meitai vainadziņa. Saules meitai vainadziņa. Skaidrs, ka saules meita ir faktiski pati personība. Man viņa šeit atsevišķi nav izdalīta, un arī Inga uzdeva šo jautājumu. Kur tad ir saules meita, ja ir Dieva dēli? Jo saules meitas un Dieva dēli ir gan apdziedāti mums dainās. Tad es saku tā, ka saules meita ir tā, kas brien šo jūru. Saules meita ir tā, kas staigā pa visiem šiem apziņas līmeņiem un gūst pieredzi, jeb aug kā personība. Un tajā mirklī, kad viņa savienojās ar Dieva dēlu, kas savā augstākajā būtībā, Jānis ir faktiski tāds kā cilvēka individualitātes manifestācija, ka šī personība, kura ir mainīgie faktori, savienojās ar individualitāti, kura aug, mūžos viņa aug. Tad notiek debesu kāzas, notiek apvienošanās, notiek harmoniska vienotība. Ja? Un tāpēc Dieva dēli kaldināja saules meitai vainadziņu. Vainaga simbols, tas ir šis veseluma simbols, kas faktiski ir patiesības simbols. Ja?
aplis ir pati saule, ir kā aplis, un viņa saule, patiesi daudzās reliģijās, viņa arī simbolizē patiesību, absolūto patiesību. Tikai šis saules fiziskais simbols ir piesaistīts visiem dievdēliem un tā tālāk. Un māra kā vieliskuma eksistence, tas ir mūsu ķermenis, tas ir mums daudz saprotamāks un tveramāks, un es par to tad daudz nestāstīšu, bet pērkons ir šis gribas aspekts, man uz plakāta tur ir jau konkrēti par katru šo aspektu. Tātad mēs uztaisījām šādu plakātiņu, kur būtu tā galvenā lieta pateikta bērniem. Un tātad tas nav mācību priekšmets. Vienkārši šis plakāts ir domāts piespraust klasē, un ja bērnam rodās jautājumi par to, kas tad šeit ir, arī mazam bērnam, tad sākās saruna. Saruna ar to bērnu, kurš pajautāja, bet nevis visiem. Ja, tātad. Un var būt tāds, ka viņš vienkārši redz tās zīmes, un viņu te, tā. Bet mums ir arī, te ir kaut kāda metodika, te ir paredzēta arī kaut kādi uzdevumi, kuros var iesaistīt visu. Bet tātad par šiem te plāniem. Dvēseles istabā ienāk Dievs. Mēs rakstījām ienāk, mēs runājam, vai ienāk, vai viņš tur ir jau. Vispār viņš tur ir. Bet bērnam mēs nolēmām, ka, tā kā mēs rakstam, ka viņš ienāk. Un ienāk tad, kad mēs viņu aicinām. Kad mēs, tā kā ielaižam un atveramies sevī šim saimniekam, kas īstenībā tajā istabā dzīvo. Tad, kāpēc istabas? Jā, tās ir daudzas istabas mūsos. Es neteikšu to vārdu, kas ir indieši tādi savādāk, jā, bet Svētu rītu Dievs piedzima, vaska pili uzbūvēja, jauni ļauds veci tapa, vaska pili neredzēja. Dainā tā arī pateikts, ka mūsos ir, ka mēs paši esam šī pils, tā pils ir faktiski mūsu psihe, būtība, tur dažādi var skatīties no filozofijas tā, no psiholoģijas tā, no pedagoģijas tā. Tad ienāk Dievs un palīdz piedzīvot pasaules kopveselumu. Mēs sakam, tas ir, faktiski tā ir pārdzīvojuma sfēra. Mēs pārdzīvojam kopveselumu. Prāta istabā ienāk Dieva dēli un palīdz pasauli izzināt, analizēt, saprast tās dažādību. Un tātad šis ir tas radošais zināšanu izpausmes veids. Laima ienāk sirds istabā, lai iemācītu just pasauli un palīdzētu atšķirt labo no ļaunā, lai liktu likteni. Kāpēc sirdī? Jā, mēs arī apspriedām šo jautājumu. Kāpēc laima sirdī? Tāpēc, ka mēs jūtamies laimīgi un mēs sakam, ka mēs šeit sirdī jūtamies laimīgi. Bet laima tomēr ir likteņa licēja. Un ja mēs skatāmies izglītības kontekstu, tad es esmu nodefinējusi priekš sevis tā, ka tā ir attieksmju sfēra. Ka laima faktiski ir tā, kas atbild par mūsu attieksmēm, par attieksmu veidošanu. Un, ja mēs koncentrējamies tālāk, attieksmes veido mūsu likteni. Tāpēc mēs paši esam savu likteni skalēji faktiski, jo mūsu attieksme pret notikumiem, pret cilvēkiem, veido kaut kādas sekas, ar kurām pēc tam vienalga ir jātiek galā. Un tā ir attieksmes sfēra, kā jums tas patīk. Tātad, ja, ne tikai emocijas jūtas, un šeit ir tā intuitīvā maņa, tā maņa, ar kuru es izjūtu cilvēku, redzot viņa skatījumu, viņa iekšējo skatījumu. Tātad, ja, nevis tā, kā es redzu, kā lietām vajadzētu būt viņa dzīvē, bet kā šī maņa man palīdz redzēt ar viņa acīm to, kas ir jāredz. Gribas spēka istaba ienāk pērkons, kas palīdz noskaidrot taisnību, izvēlēties to, kas tev patiesībā vajadzīgs, un atbildēt par saviem lēmumiem. Tā tad arī atbildība, ja mēs skatāmies pērkona funkcijas, viņas ir diezgan tādas ar zobenu un iznīcināt ļauno. Un faktiski, ja kaut kas ir par daudz, tad tas ir tas aspekts, kas liek robežas. Bērnu uzvedībā, kas liek robežas, visatļautībā, kas arī pieprasa atbildību par kaut kādiem darbiem un tā tālāk.
Un auguma istabā ienāk Māra, lai rūpētos par veselību, palīdzētu darīt darbus, kuri nodrošina pārticību. Māra māca pasauli redzēt ar acīm, dzirdēt ar ausīm, sajust tās garšas, smaržas un kvapus. Un par katru šo aspektu ir dainas. Tā pirmā rindiņa ir vairāk par pašu šo te saucamo dievību, bet tās otras ir vairāk par to, ka mums ir arī tātad, kā tad latvietis ir, vai viņš ir tā saucis prāts, kaut kādās dainās ir pieminēts, kā viņš ir saucis griba. Es teiktu tā, ka griba ir ļoti maz šāds vārds dainās, ir varīte. Tā ir mana varīte, latvietis tā saka varīte, ja? Un par laimi jau tur ir laima vairāk tādā sirds aspektā. Te vēlāk tad var palasīt. Tad mums tātad tā struktūra ir abecītē tāda, ka ir galvenā pasaka, un tajā pasakā ir dziesma, tajā pasakā ir tēli, ar kuriem tālāk var strādāt. Tur nāk arī laukā matemātika, kur var kaut ko rēķināt, un ir bilde, ir vizuālais tēls. Par šo es laikam došu vārdu Agnijai, kad es pabeigšu ātri šo prezentāciju. Es saku, ka viņi tuvojas beigām, un tad mēs jau runāsim par konkrētiem materiāliem. Redzēsim, kā tas mūsu materiālos viss atspoguļo. Tas, kas šeit ir uzrakstīts, ir personības attīstības mērķis un personības attīstības uzdevumi dažādos eksistences šajos apziņas plānos, par kuriem iepriekš es stāstīju. Ja? Šāda lieta esošajā izglītības sistēmā, viņa ir kaut kādās metodikās, ir kaut kur, bet nav skaidri pateikts, kas kurā laikā varētu būt un kurā apziņas plānā. Tas ir saistībā ar šo, kā ir es ģimenē, es sevi, es sabiedrībā, es dabā. Tātad bērna personība ir centrā izglītības procesam. Un, ja viņa ir centrā, tad vajadzētu arī nodefinēt gan mērķus, gan uzdevumus saistībā ar šo laiku. Ja? Saistībā ar šo laiku, ar šīm norisēm, kādas ir arī dabā. Lai tam būtu visam saistība. Un tāpēc tas, kas ir šeit, ir redzams jau šeit citā grafiskajā izklājumā. Un te var arī redzēt, ka jūtas, tad kā viņas būtu tas dominantais, kas iet cauri, bet tas nenozīmē, ka mēs nerunājam par citām lietām. Mēs runājam par visām lietām visos laikos, nevis tikai par jūtām šajā laikā. Ja? Tā kā tas ir tās fraktāļu princips. Šī schēma faktiski ir fraktāls, ja, kā to saka Pitagora vikses, ja, kur attīstās tādā pašā garā uz priekšu. Tātad tam ir saistība ar, mēs redzam, dabas ciklu, kur ir gadskārtu ieražu svētki, un arī to, kas ir paredzēts šajā gadskārtu ieražu svētku rituālā. Saistība tātad, ja, ka caur šo rituālu, caur konkrēto darbību, ja gatavojoties šim rituālam, ir iespējams personībai attīstīt konkrētas kvalitātes sevī, jau konkrētas lietas. Tā. Un, ja skatās šo schēmu, tieši to pēdējo ailīti, tā pēdējā ailīte faktiski ir brīvlaiks. Ja? Un tieši šajā pēdējā ailītē, tad mēs atstājam to augstāko sevis apzināšanās lietu, kas ir personībai svarīga, bērna ziņā, ģimenes ziņā. Ja? Un tas arī dod to iespēju, ka šo augstāko dieva apziņu, tu vari apzināties caur tādiem tēliem, kādi tev ir tavā ģimene. Ja?
kā saka, nejaucoties iekšā šajās ģimenes attiecībās ar Dievu. Tas ir bērnam svarīgi. Mēs nevaram iedot bērnam Dieva apziņas sajūtu, latvisks dieviņš, jā, bet ir arī Kristus, ir arī Buda, ir Krišna, un ir Muhameds, un vēl kaut kāds, ka, te ir tā iespēja bērnam to apzināties savā ģimenes kontekstā. Ja viņam, teiksim, ģimenes konteksts nav pieņemams, tad tā. Tā kā, es uzskatu, ja runā par šīm te dažādām reliģijām, kuras mums Latvijā ir, es neredzu šeit problēmu apgūt likumiskās lietas, ja, tādas, kādas viņas ir latviešu kultūrā, jo šajā garīgajā līmenī faktiski ir minēts visi tikumi, kurus vajadzētu apgūt, tikumi kā vērtības, un ja mēs skatāmies konkrēti, izjust mīlestību, sadarīgumu, rātnumu, paklausību, miermīlīgu draudzību, izjust godbijību, devību, izjust sevī prieku, gudrību, iznesību, tiklumu, izjust sevī apdomību, lēnprātību, pacietību un tā tālāk. Uz šo vajadzētu vēl koncentrēties smalkāk. Tas ir principā ņemts pēc Brastiņa tikuma mainā. Sakiet, vai tas nebūtu jāzina jebkuram reliģijas pārstāvim? Tikai ir tas jautājums, tas ir šeit ir definēts kā jēdziens, tikums kā jēdziens, bet viņu var apgūt caur dažādiem tēliem. Ja? Un es tālāk tad neiedziļināšos sīkāk, tā ir tātad vispārīgo tematu sistēma. Tālāk seko šie temati, kuri ir aktuāli, izejot no šī konteksta, katram konkrētajam vecumposmam. Un tur būtu ļoti labi zināt vecumposmu psiholoģiju un zināt, kurā vecumā kas viņam attīstās. Ja? Un tā ļoti vispārēji skatoties, tad šeit ir 2-4 gadi apgūst pasauli, veidojot personīgo pieredzi un formē emocionālo dzīves karti. Un šī sakarā man arī ir šeit, viņi ir vizuāli procenti, ka faktiski tam mazākajam vecumam būtu fiziskais līmenis dominējošais, ja? Un tālāk šim vecumam jau emocionālais, un te būtu vitalitāte jau svarīga šim, un tad te būtu tas intelektuālais, un te būtu garīgais līmenis jau. Tas ir atkal fraktāls jau. Fraktāls kā pa vecuma posmiem notiek šī attīstība. Kas ir dominanti galvenā, kuram vecuma posmā? Tātad mēs šo schēmu domājam ne tikai pirmsskolai, bet viņa principā ir līdz vidusskolai. Tikai, tad smalkāk var nodefinēt katru šo te, kas no tā visa ir aktuāli konkrētajā vecuma posmā. Kurš aspekts no tā, kas ir šeit? Ir skaidrība, ja? Tā. Un tālāk, tad, kad ir jau šie te, jau pa vecuma posmiem jau izdalīts, ja, tālāk mēs varam iet jau uz to, kā priekšmetos, tas parādās mācību atsevišķos priekšmetos, jeb šajās rotaļu nodarbībās, kādas ir pirmsskolā. Un tālāk jau pēc šī mēs varam tikt pie tēlu sistēmas. Tā, te man ir uzmests kā tas izskatās dienas pulsācijā, nedēļas pulsācija, tāpat tās ir visi šie apziņas līmeņi, kā dominants var būt. Dienas pulsācija, vienas stundas, vienas mācības stundas pulsācija, tas ir tas, lai aptvertu, lai tiktu iesaistīts viss smadzeņu puslodes aktīvā darbībā, lai mēs harmoniski piedāvātu mācību procesu. Tātad, viņam vajadzētu būt tā. Un tad, kad ir definēti visi šie temati un salikts tas personības attīstības uzdevumi, mērķi nodefinēti, un ir priekšmetu tematiskie plāni uztaisīti, kuros ir zināmi kādi jēdzieni, un arī to, kādus jēdzienus apgūt, kurā laikā,
arī tas šobrīd nav sakārtotā veidā, tas ir pēc nejaušības principa vai tas ir pēc viena priekšmetu loģikas principa. Protams, ir arī ar gudru ziņu šis materiāls, kur ir integrālā pieeja un tur ir kaut kas meklēts, bet tur es neredzu tur kopsakarības, tādas kopsakarības, kādā mēs strādājam. Mums ir dziļās kopsakarības, teiksim, ja. Pēc tam mēs varam saprast, ka mums ir skaidri iedzieni, mēs varam saprast, caur kādiem tēliem mēs šo visu varam mācīt. Un tātad to virsbūvi, ko es tikko rādīju personības attīstības, visas šie mērķi uzdevumi, viņi ir derīgi jebkurai kultūrai, un viņi ir derīgi jebkurai reliģijai. Bet, ja mēs nolaižamies, ja aizejam līdz šai tēlu sistēmai, tad tas vairs nav derīgs jebkurai. Tas ir kultūras konteksts. Es neteiktu, ka tēli būtu, ka tie būtu reliģijas konteksts. Tēli ir reliģijā kā atribūtika, jā. Viņi no tēliem izaug, kā es teicu, no tēliem izaug simbolika, un reliģijas atribūtika ir simboli. Jā, konkrēti tēli, kuri ir kā simboli. Saule, pieņemsim, ir gan tēls fiziskā dabā, gan arī simbols šajā te simbolu iedzieniskajā formulējumā. Un tad bija ļoti tāda, ja ir runa par to, kā mēs veidojam tieši burtu mācību, jau pievēršoties konkrētāk materiāliem, mēs saskarāmies pusgadu, mēs nespējām savienot šīs lietas, nespējām savienot norises dabā ar šo loģisko schēmu, saistību, ko es šeit rādīju, tātad, kā tas viss saistās tālāk ar tēliem, jo tam vajadzētu saistīties ar tiem tēliem, kas ir atrodami šajā laikā dabā. Tas būtu loģiski ļoti. Ka tas bērnu uzrunā un ka tas bērnam ir pamats, lai veidotu šiem tēliem nozīmju savu sistēmu iekšējo. Ja? Tāpēc mēs nevaram tajā brīdī, kad nav nevienas lapas, kad viss ir sniegs, balts, runāt par pļaušanu un runāt par to, cik skaistas ir puķis un kā viņas zied pļavā. Ja? Tas ir par to stāsts. Bet esošā izglītības sistēmā mēs šo principu neievērojam. Mēs runājam bezsakarā ar dabas norisēm. Cenšamies, jā, mums ir daži priekšmeti, kur mēs cenšamies dabas zinībās iziet ārā un paskatīties un novērot tos procesus dabā, bet tas neiet saistībā ar citiem priekšmetiem. Un tā grūtība ir tajā, tātad, nonākot pie šīs schēmas, kā mācīt burtus, jo ir arī saucamā metodika, viņas ir vairākas, kā pareizi būtu jāmāc tieši fonētika. Tātad nosākumu pieņemsim būtu labi patskaņas, un tad balsīgos līdzskaņas vai divskaņas, tad balsīgos līdzskaņas vai kā, un beigās, teiksim, šos nebalsīgos šņācošos un tā tālāk. Vismaz 6-7 varianti ir, kādas varētu būt burtu secības, bet ņemot vērā šo burtu secību, ņemot vērā principu, kā māca burtus, mēs saskarāmies ar to grūtību, ka mēs nevaram savienot šīs lietas, nekādīgi. Mēs nevaram savienot konkrētā burta mācīšanu ar tām norisēm dabā, tātad rēķinot, tad kurā nedēļā kuru burtu teoretiski mācītu, mēs nevaram savienot. Un tāpēc radās problēma, kā ievērot šos didaktiskos principus tieši valodas mācīšanā un kā to sasaistīt ar norisēm dabā, kas ir fiziski redzams, aptaustāms, sajūtams ar visām maņām. Un tad mēs pieņemam tādu kardinālu lēmumu, joprojām Gunta kā vadošais valodnieks ir rezervēta pret šo lēmumu, tātad sekot pēc tēlu principu. Mācīt, zināmā mērā, ignorējot šo loģisko valodas fonētikas mācīšanas secību, mēs atsakamies no viņas un mēs ejam pēc tēlu principu, pamatojot to ar to, ka
bērnam ir svarīga iztēle, un ka viņš, lai iemācītos burtus, viņš tā kā balstās uz tēliem. Uz tiem tēliem, kurus viņš jau pazīst, kurus viņš ir fiziskajā dabā redzējis. Un tad mēs šo tēlu iesaistām šī burta. Mēs tātad izsekojam, kurš burts ir izdevīgāks, kurā laika posmā par viņu varētu maksimāli vairāk tēlus atrast dabā. Un tad ejam šo ceļu. Jā. Mēs sākam ar M un T burtu. M un T, man jau šķiet ļoti loģisks pamatojums, ka ir māte un tēvs, un tie ir svarīgākie gan arhetipi, gan arī pirmie vārdi, kurus bērns izrunā jau agrīnā vecumā, māte un tēvs. Un tad mēs tālāk ritinam arī šo personības attīstības, šo te algoritmu, kā viņš attīstās saistībā ar arhetipiem. Tātad, kā bērns piedzīvo šos arhetipus. Tas pirmais svarīgākais viņam ir māte tēvs, ar ko viņš piedzīvo arī savu animu un animas, ja vīrišķo un sievišķo arhetipu, kas ir tas vispār cilvēciskais. Tātad viņš caur to piedzīvo arī dzimumu identitātes atšķirību jau agrīnā vecumā, lai gan viņam, bērniem, kas ir pirmskolā, viņiem nav tas varbūt tik būtisks. Viņi saprot, ka ir puiši un meiteņas, un tās kaut kur 6. klasē tas ir tā aktuālāk, bet tā ir audzināšana. Mēs to pasniedzam kā māte un tēvs arī kā vērtību, kas ir svarīgi. Un tad mēģinām sadalīt, mēģinām arī šīs vērtības vilkt cauri visiem tēliem. Cauri tēliem tās vērtības parādās. Jūs paši varēsiet novērtēt un pasaka, ir jāuzliek noklausīties. Un tātad, mēs neesam beiguši vēl visus strīdus, kuram burtam ir kur jābūt. Kā jaunākā metodika ir tā, ka māciet burtus kā gribiet, tikai māciet kopā garos un īsos, mīkstos un cietos patskaņus un līdzskaņus, garos un īsos patskaņus, bet mīkstos un cietos līdzskaņus. Man šis princips ir kā pašai patīk, jo tas atkal iemieso sievišķo un vīrišķo. Un ja pa A var runāt vienā nedēļā, tad ir iespējams uztaisīt tādu pasaku, kas viena atbilst puisīšu domāšanai, un otra atbilst meiteņu domāšanai. Viņas ir atšķirīgas šīs domāšanas, un tādā veidā var arī atšķirīga būs nedaudz šī tēlu sistēma puisīšiem un meitenītēm. Un arī tas īpaši netiek šobrīd akcentēts. Tur mūsu speciālisti ir Ilga Šulta, kura runā par to, ka smadzenes jau tīri fizioloģiskas atšķirības ir domāšanā puisīšiem un meitenēm. Arī šo principu puišu un meiteņu domāšanas īpatnības, atšķirības mēs gribam arī tā kā ABC ievērot un mēģināt risināt, mēģināt sniegt šo piedāvājumu. Tā. Un tātad šeit ir pati tēlu sistēma, tas ir darba variants. Darba variants, kur mēs vienkārši mēģinājām nosaukt, par kurām lietām tad mēs runātu saucamajā dabas zinībās. Tas arī attiektos uz vizuālo mākslu, uz kaut kādām lietām. Bet tas ir tīri dabā. Un vai šīs lietas ir apdziedātas, vai viņas tiek iesaistītas kā tēli, kā simboli rituālā? Nevienmēr. Tātad, un mēģinājām nodefinēt iekšpusē to, kuri tēli kā simboli ir svarīgi tieši rituālā. Un svarīgi bērnam būtu runāt par diviem šiem līmeņiem, kuri ir kā tēli, bet nav simboli, un kuri ir simboli. Jo priekš bērna tas simbols ir sākotnēji kā tēls. To, ka viņš ir simbols, zina pedagogs. Un tas nav agrīnajā vecumā jāzina bērnam, ka tas ir simbols.
Viņam vienkārši ir jārada situācija, kurā viņš saskarās ar šo simbolu kā ar tēlu. Un lēnām iepazīst kaut vienu nozīmi. Un tā, tad ir doma tāda, ka gan ārējais, gan iekšējais aplis, kā tēlu kopums atspoguļojās pasakās, kas iemieso šo kopu veselumu redzējumu, kas iemieso arī dzīves ziņu latvisku un tātad iemieso attiecīgās norises dabā. Ja? Bet pie tā būtu vēl jāstrādā. Paldies!